mīļie skatītāji. Čau. Mēs šodien darīsim kaut ko ļoti stulbu. Stulbu? Jūs ir crazy stulbu. Ja šī būtu skala, bet grafiks, šeit ir crazy un šis ir stulbi, tad tas būtu tur. Mēs veiklā šeit Amerikā uzskrējām negaršīgām limonādēm, jeb sodām, un, protams, man likās, ka mums to vajadzētu izmēģināt priekš YouTube kameras priekšā, un te nu mēs esam. Viņas nav daudz, ir tikai 4 veidi, bet man liekas, tas būs pietiekami šim video, jo viņi vispār neizstās ne dzerami, ne garšīgi, ne pievilcīgi, nu vienkārši nekā. Pirmais, ar ko mēs sāksim, būs artificially flavored bacon soda. Jeb soda ar bekona garšu. Izstās pretīgi. Es ļoti negribu šo darīt. Mums blakus ir ūdens. Un spļaujamais trauks. Spļaujamais trauks. Pataisīšu ūdeni. Pasmaržo lūdzu. Garšo. Garšo? Nē, nevis garšo, bet smaržo. Man atgādina kaut kāds bekona čips. Jā. Alduši bekona čips. Uj, es maz negribu garšot. Es sāku. Nesmaržot. Tik daudz. Nē, nav. Oh my, man pirmai jāgaršo vienmēr, jo es nevarēšu. Man nebija sajūta, kas izvēlēšos, bet garšīgi arī. Tur ļoti daudz cukurs iekšā. Tāds bija. Fuj! Fuj. Man viens jautājums, kas to dzer? Tas bija tik pretīgi. Fuj, man pēcgarša ir drausmīgi. Vienkārši, ka tā būtu kāds iekakājs mutē. Ir tāda pēcgarša. Jesus Christ. Šito uzastēmērdēju. Jep. Tā būs peanut butter and jelly. Vai zemsveiks sviesta un ievārījumu. Latviski. Šobrīd ir tik pretīgi, ka es vienkārši ātrāk šo gribu beigt. Lūdzu. Lūdzu, saki, garšīgi. Nav slikti? Sākumā likās garšīgi. Pēcgarša arī kaut kāda pretīgi. Es saprotu, kāpēc viņi saucās. Tu saproti, kāpēc viņi ir peanut butter and jelly? Nē, tas negaršo pēc peanut butter and jelly vispār. Ja pirmā garšā šīs pēc bekona, šitā negaršo pēc peanut butter and jelly. Es nezinu šo menšu. Nē, bet viņi nav garšīgi. Nē, Pēcgarša vienkārši ir tāda, pēc bišķiņas sadegušas maizes. Tu viņu var iedzert, tāpēc, ka viņi ir augsti un viņi ir gāzēti, bet pēc tā pēcgarša ir vienkārši briesmīgi. Ja domāju, šis viss būtu silts? Es toču mēmu. Ja pirmās garšas bija tādas, ko jūs aptuveni varat nojaust kādas garšos, tad trešā būs kaut kas dīvains pavisam. Saups. Viņi saucās marsiešu kaka. Marsiešu kaku soda. Es ceru, ka viņi būs garšīgi, ja tā nosaustēju. Es arī ceru, ka viņi vienkārši tas prikals kaut kāds. Jā. Lūdzu. Smaržo labi. Jā. Kā garšo marsiešu kakas. Vismaz tu nevajag. Pēc zemenēm. Es negribu žēlē kompaktām. Phew. Pēc kā negaršo, ne? Jā. Tik labi, ka viņi negaršo pēc kakām. Kas var izdzert? Man liekas, ka pēdējā būs laba. Apelsīnu cream soda. Jā. Tas varētu būt kaut kas labs. Es ļoti ceru. Mēs atstājam kaut ko, kas varētu būt vislabākais. Jesus Christ, tā bekona soda bija tik pretīgi. Ui, bēlīgi. Man jau prāva mēnes stāv kaut kur pašā izmugurē. Man šādi nebāds. Šitā droši nebūtu noliksies otrā negaršīgākā.
Ar vanīļas pupiņām tu vēl rakstīs. Puj pretīgi. Man negaršo, tev garšos. Garšo pēc vecām zālēm no Omas, ko no Omas šitās kapīši. Vai ne? Es kaut ko tik cukurot sen nebiju dzēris. Diezgan negaršīgs arī tas bija. Jā, Crazy. es ceru, ka jums patiks šis challenge. Neatkārtoju visu to mājās. Ja jūs redzat veikalos, ka Latvijā ievieš kaut kāds bekona limonādes, lūdzu nepērkat viņas. Cik pat kas tur vēl bija? Tur bija kaut kāds Tur bija suņas iekals. Suņas iekals, jā, bet tur bija arī kaut kas ar šo barbecue, tipo, kaut grilāta vista vai kaut kas tāds bija. Buffalo wings. Buffalo, jā, vēl wings. Es iedomājos, Viss Spāņu mērķis soda tur bija, bet uz to es galīgi nebiju gatavs parakstīties. Nē, nu labi, uz bekonu bija. Ierakstiet komentāros, kādus vēl food challenge mums izdomāt. Izdomāju food challenge, jā. Jā, jūs izdomājat food challenge, un mēs varbūt tos pamēģināsim priekš jums. Davai, līdz nākamajai reizei. Every time you try to forget who I am, I'll be right there to remind you.